Ināra Logina, profesora Rīgas Stradiņu Universitātes neiroloģijas katedrā un Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas neiroloģijas konsultants. Perifērās neiropātijas ir arī tad, ja ir bojāti daudzi nervi vienlaikus, polineiropātija. Un tās cēloņi saistās visbiežāk ar cukura diabētu, viena liela daļa. Tas var būt alkohola izsaukts, retāk citas indīgas vielas, toksiskas vielas, bet arī tas var būt. Un tad ir arī cita veida, piemēram, iekaisumi, iekšējo orgānu slimības vai arī deficīts, kuņģa zarnu trakta slimības. Un polineiropātija klīniskā aina ir ļoti daudzveidīga, jo nervu šķiedras pēc funkcijas var būt jušanas, motoras un veģetatīvas, jeb autonomas. Un tiem, kam ir vairāk skartas šīs jušanas šķiedras, tiem ir tirpšanas sāpes, locekļu galos, teiksim, pēdās, plaukstās. Tiem, kam ir motorie traucējumi, motorās šķiedras, tas var būt ar krītošām pēdām, ar sliktāk veikt locīt, darbības ar plaukstām, izdilst rokas, kājas un varbūt gaitas traucējumi, ka nevar stabili paiet vispār vai nespēks. Un var izmainīties ādas krāsa, čūla veidoties. Polineiropātija gadījumā ļoti svarīgi ir novērst, ietekmēt faktors, kas viņš izsauc, ieskaitot jau man minēto alkohola lietošanu, cukura diabēta ārstēšanu un citus faktors, un atbilstoši var palīdzēt ar procedūrām, ar atsevišķiem medikamentiem un tam līdzīgi. Saknīšu bojājums, perifērā nervu sistēmas saknīte ir tas iecirknis, kur nervu šķiedras iziet no mugurkaula. Un tie ir gadījumi, ka tas var būt saistīts ar mugurkaula izmaiņām, vai arī tie var būt iekaisumi vai cita rakstura. Un tas klīniski būs atkarīgs, cik daudz, cik plaši tās šķiedras ir skartas. Vai tas būs tikai sāpes ar noteikti izstarojumu, atšķirīgs kā no muguras sāpēm parastajām, vai tas var būt arī ar kustību ierobežojumu traucējumiem. Un tad ir atbilstoša ārstēšana.